biogrāfija. Te ir rakstīts, ka no 17. nav rakstīts, cikos mums jābeidz, bet lūgums varbūt iet tajās 15 minūtēs iekļauties un arī rezervēt laiku, varbūt jautājumu. Paldies, visi sakrīt, visi precīzi. Un tātad mēs nedaudz pastāstīsim par pētījumu starp rezultātiem tagad. Jau lielākā daļa pētījumu ir apkopota. Tātad projekts Latviešu leģionārs, kā mēs to saucam, projekts LL. Tas ir tātad tā mērķis ir izpētīt bijušo leģionāru attieksmi pret savu dzīvi padomu periodā. Tieši visvairāk interesējoties par represijām un diskriminācijām. Un projekta ietvaros mēs paši tā kā iekšēji lietojam tādu terminu kā emocionālie dati. Ar to mēs apzīmējam tā kā nevis sociāldemografiskos datus, bet cilvēku attieksmes, cilvēku vērtējumus par savu dzīvi. Un tātad šī projekta mērķis ir uzrakstīt Latviešu leģionāru kolektīvo portretu grāmatā. Metodes, ko mēs izmantojam, ir anketēšana. Mums ir divu veidu anketas. Vienas ir domātas Latviešu leģionāriem un otras leģionāru radiniekiem, lai izpētītu savukārt šīs pieredzes ietekmi uz leģionāru ģimenēm kaut kādā veidā, kāda tā ir bijusi. Tad mēs veidojam utvārdu vēstures arhīvu, intervējam gan leģionārus pašus, gan viņu sievas, tad analizējam arī atmiņu literatūru. Tāpat strādājam ar Latvijas valsts arhīvu dokumentiem, īpaši ar Tālvalša Vilciņa pētījumu, ko nedaudz arī izklāstīsim pēc brīža. Un tāpat veicam arī etnogrāfiskos novērojumus piemiņas dienās Lestenē un Rīgā 16. martā. Lūk, nedaudz ieskicējot sociologu Tālvalša Vilciņa pētījumu, jāakcentē, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs pamats mūsu pētījumam, tāds kā atspērienu punkts, varētu teikt, jo šis 90. gadu sākumā tapšais pētījums vairāk tajā ir apkopoti tomēr sociāldemogrāfiskie parametri, tas ir tas pamatu uzsvars, bet tas mums ļoti palīdz, lai mēs varētu tālāk atkal pētīt šos te vērtējumus un emocionālos datus. Tātad šie ir arī dati no Tālvalša Vilciņa pētījuma, ka uz 93. gadu Latvijā dzīvoja vairāk kā 11,000 bijušo leģionāru. Un tagad mēs domājam, ka tas varētu būt krietni mazāk. Projekta sākuma posmā mēs apsvērām, ka varbūt tie varētu būt 500 vai mazāk. Jā, tātad Vilciņa pētījums apliecina dažādas šīs represiju un diskrimināciju formas, kuras pēckara gados ir izjutuši leģionāri, ka liekta profesijas izvēle un aizskarts gods un cieņa, tiesāts vai deportēts, un vēl dažādi ierobežojumi, kurus visvieglāk droši vien izstāstīt šajos trijos blokos, apkopot. Tātad dominējošie veidi, diskriminācija veidi padomu periodā, balstoties uz Tālvalša Vilciņa pētījumu, ir tātad darba sfērā, liegums ieņemt augstus amatus, saņemt prēmijas un apbalvojumus, un izglītības sfērā, turpināt izglītību pēckara periodā, un tas tāds visaptverošs trešais, bet tajā pašā laikā arī visaptverošais ir diskriminācija morālā aspektā. Ka tātad šie bijušie leģionāri jutušies kā zemākās šķiras cilvēki, kā nevēlamas personas, arī saukti par fašistiem. Lūk, protams, šos trīs galvenos blokus iezīmē arī mūsu līdzšinējie dati, bet tā kā sociologs Tālvalds Vilciņš ir strādājis ļoti godprātīgi un ļoti precīzi, tad Latvijas valsts arhīvā ir atrodams šīs te anketas, ko viņš ir saņēmis 90. gadu sākumā.
no bijušajiem latviešu leģionāriem. Un savā pētījumā, protams, kā jau katrs pētījums ir ierobežots apjomā, viņš nav iekļāvis visus aspektus un visus teiksim, cilvēku izteikumus par piedzīvotajām diskriminācijām, tāpēc mēs devāmies uz arhīvu, lai vēlreiz tātad analizētu šīs te jau esošās anketas, un tur parādās daudz, protams, interesantu izteikumu, kur bijušie leģionāri stāsta par savām sajūtām un sāpēm, ka, piemēram, tika saukāts par fīreri un fašistu, ka tika ierobežotas naudas prēmijas un ka varēja būt tikai ierindas strādnieks, nevis ieņemt amatu atbilstoši zināšanām, tāpat netika pielaista pie kvalifikācijas paaugstināšanas vai nevarēja pastāvēt ilgi vienā darba vietā, biogrāfijas dēļ, un arī pēdējais piemērs rāda, ka meita mācījās bioloģijas fakultātē un viņai savukārt neļauj braukt mācību praksē, kas parādās šī ietekme uz ģimeni. Un tagad vairāk par mūsu pētījumu starp rezultātiem. Tad, kā jau Laura teica, tad šobrīd arī mēs izplatījām anketas, kā norādīts padoties pēc Nacionālās karavīru biedrības un Daugavas vanagu biedru sarakstiem. Tāpat arī tika publicēts Latvijas rādījuma sludinājums, kurā lūdz atsaukties bijušos leģionārus vai leģionāru radiniekus ar mērķi uzrunāt viņus aizpildīt šo te anketu. Un, kā jau Laura tātad minēja, mērķis bija noskaidrot šo bijušo leģionāru attieksmi posmā pēc Otrā pasaules kara, tātad padomu laikā un arī posmā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Šis, ko mēs šodien prezentēsim, tas ir, kā jau Laura teica, tāds starp rezultāti, jo tas ir tāds sākuma mēģinājums ieskicēt, kā tad izskatīsies šobrīd, kā varētu izskatīties latviešu leģionāru sociālais portrets, jo mēs esam plānojuši izsūtīt vēl nedaudz anketas, tā kā nevar teikt, ka pētījums ir noslēdzies, bet šie ir tādi starp rezultāti, būtībā pirmo reizi mēs jums prezentējam tādā apkopotā veidā. Uz doto mirklī ir tā, ka, tātad, kā jau iepriekš norādījām, ir izsūtītas vairāk kā 400 anketas, uz doto mirkli saņemtas ir 186, no kurām 152 ir aizpildītas. Un šeit var redzēt sadalījumu, kā aizpildīšanas dati, tātad vai ir aizpildījis pats leģionārs. Daļa anketa ir aizpildījuši leģionāru radinieki, jo viņš ir miris vai nesenākā vai nevēl senākā pagātnē. Tāpat daļa ir palīdzējis aizpildīt citu personu, jo vecumā dēļ pats leģionārs nevar aizpildīt. Daļu no anketām mēs esam saņēmuši atpakaļ neatvērtas ar norādu, ka adresāts ir miris vai adresē vairs nedzīvo. Tāpat ir 3 anketas saņēmas atpakaļ, kur leģionārs raksta, ka viņš diemžēl nespēja veselības dēļ, veselības vecuma dēļ nespēja to aizpildīt, neaizpildīt anketu. Un ir arī daži adresāti šajos sarakstos bijuši kļūdaini, un anketas atnākuši atpakaļ ar norādu, ka tā ir saņemta kļūdaini, jo adresāts nav bijis leģionārs. Tad nākamais, šeit nedaudz var redzēt, kuros, cik veci šobrīd ir bijušie leģionāri. Tātad lielākais vairums, jāsaka, dzimuši 20. gados. Kas ir ļoti interesanti, ir viena anketa aizpildīta par leģionāru, kurš ir dzimis 1908. gadā, bet to, ka viņš nav aizpildījis pats, viņš ir jau miris, bet kāds no adresātiem un saņēmējiem leģionāriem ir aizpildījis par savas mātes brāli, kas arī ir bijis leģionārs, un viņš norāda pavadu vēstulē, ka viņam tā kā svarīgāk, viņš uzskata nozīmīgāk ir šī mātes brāļa piemiņai aizpildīt viņa vietā anketu. Tāpat arī ir daļa leģionāru, kam tūlīt būs 100 gadi, un viņi arī tā kā norāda, ka tā viņa mūža galvenā vērtība ir tā kā tas priecīgākais notikums ir tas, ka viņš ir sagaidījis savu 99. dzimšanas dienu. Un tamlīdzīgi ir arī anketas šobrīd 2, kur bijušie leģionāri nenorāda savu dzimšanas gadu.
Visus jautājumus šodien mēs neparādīsim, bet, nu, kā jūs teicu, mēs tā kā mēģināsim mazliet ieskicēt, kāds varētu izskatīties tas leģionāra sociālais portrets. Uzdodot jautājumus, līdzīgi kā Tālvalds Vilciņš, par to, kādu veidu nelabvēlību vai diskrimināciju vai represijas bijušie leģionāri tā kā ir piedzīvojuši, tad šeit skaitliski var redzēt, kuras ir biežākās kategorijas, bet, nu, jāņem vērā tas, ka viens cilvēks var norādīt arī vairākus. Tas nav tā, ka tie ir tādi, nu, unikālai skaidri. Varbūt tā, ka vienam respondentam ir arī vairākas atbildes. Šeit vienkārši parādās visbiežākās. Un, teiksim, tur, kur ir cits, daži tādi piemēri, kur viņi paskaidro, kāds tad īsti ir tā nelabvēlība, un kāds no leģionāriem raksta, ka par fašistiem viņus sauc, ka mūsu leģionārus bijušos sauc tikai tagad. Daļa saka, ka nav pieredzējuši nekādu veidu nelabvēlību. Tāpat arī, kas sasaucās ar Tālvalda Vilciņa, šiem iegūtajiem datiem diezgan daudz, atbildījā, ka tās ir kaut kā šis profesijas amata izvēles liegums, izglītības iegūšanas liegums un tam līdzīgi. Tad nākamais, ko mēs vaicājām leģionāriem, vai viņi centās izvairīties no padomju vairs nelabvēlības kādā no minētajiem veidiem. Tad mēs devām šos 3 iespējamos atbilžu variantus, un tāpat arī dāvām viņiem pašiem varbūt norādīt kādu savu variantu. Un kā jūs redzat, arī visvairāk tomēr ir atbilžu varianti, ka savas dzīves laikā šie bijuši leģionāri tomēr mēģināja slēpt vai noklusēt faktu, ka viņi ir bijuši leģionā, bet tāpat laikā pie atbildes cits ļoti daudzi leģionāri norāda, ka būtībā Čekai jau viss bija zināms, vai arī, ka nevarēja noslēgt, jo viss tika kontrolēts. Daļa arī saka, ka nekas netiks, neko viņš šeit leģionāri netiks slēguši, ka viss tāpat jau bija zināms, un bija jāpaļaujas liktenim un tam līdzīgi. Uzdodot jautājumu, kas veidoja leģionāru emocionālo atbalstu sistēmu šeit grūtajā padomju periodā. Lielākā daļa tomēr raksta, ka tā ir vai nu ģimene, vai arī liela daļa atbild, ka tā ir ticība Latvijas valsts atjaunošanai. Pavisam maz skaits norāda, ka tas ir alkohols. Teiksim, anketas bija anonīmas, mēs neprasījām norādīt vārdu uzvārdus, varbūt arī cilvēki kaut kādā veidā kautrējās vai kaunās norādītās patiesās izjūtas. Viens no leģionāriem pie šī jautājuma, piemēram, ir norādījis, ka viņš cerēja, ka tomēr sāksies 3. pasaules karš, kas dotu iespēju Krievijas iznīcināšanai un krievu valodīgo padzīšanai no Austrumu Eiropas. Citam atbalsta sistēmu veido emocionālais darbs un tam līdzīgi. Un šeit ir piemēri no saņemtajām anketām, tātad, kur tā kā ir daļa jau, ko es jau nosaucu, tātad, kas ir saistīta arī ne tikai pats izjūt šīs represijas, bet, piemēram, sieva nelaida Somiju mans dēļ, vai arī leģionāri raksta, piemēram, meita nevarēja doties komandējumā uz ārzemēm un tam līdzīgi. Tad tika uzdots jautājums saistībā ar vēsturiskās izlīkšanas iespēju saistībā ar otrajā pusē sarkanarmijā karojošajiem, kas šobrīd ir veterāni. Un tur statistiski līdz galam šo jautājumu mēs vēl neesam apkopojuši, lai redzētu, kas ir vairāk pozitīvās vai negatīvās atbildes, bet te ir tādas šādi piemēri, kas ilustrē, ka diezgan kolorītas un daudzveidīgas ir bijušo leģionāru atbildes, piemēram, daļa uzsver, ka cilvēki ir veci un slimi, nav ko turēt naidu, bet turpat tāpat laikā cita atbild, ka nē, nekad ne mūžam un tam līdzīgi. Un tad mums likās arī svarīgi šis jautājums, ka lūdzām leģionārus norādīt, kas ir bijis viņuprāt labākais notikums jūsu dzīvē. Un arī šeit diezgan daudzajādas atbildes, kad daļai ir svarīgi, ka viņš ir palicis dzīvs un atgriezies mājās no kara. Citu uzsver, ka pats skaistākais ir pati dzīve. Daļa uzsver šo ģimenes nozīmīgu un laulības, bērnu rašanos, izaudzinātos mazbērnus un tā tālāk. Tāpat arī, kas sasaucās ar šo
emocionālo atbalstu padomu laikā, kad ļoti daudz norāda, ka tā ir ticība Latvijas neatkarības atjaunošanai. Arī šeit daļā diezgan bieži sastopama atbilde leģionāra anketās, kad viņi uzsver, ka labākais notikums ir Latvijas neatkarības atgūšana, atmoda, dalība barikādēs un tā tālāk. Tad arī tāds materiāls, vairāk atbildes, piemēram, pirmā žiguļa iegāde, šofertiesību nokārtošana, darbošanās Imanta Kokara vadītajā Beverīnā, akadēmiskā dzīve, optimisms, darba prieks, dziedāšana korī un tā līdzīgi. Tā kā. Paldies! Tagad pirmais jautājums. Cik drīz būs grāmata?